Nu ko, tagad mums šāds piemērs. Aplūkosim arī ar matemātiskās indukcijas principu. Sāksim tad ar indukcijas bāzi. Atkal obligāti ir aplūkot tikai gadījumu, kad n ir 1, bet es aplūkošu arī pie 2 un varbūt arī pie 3. Tad 3 pirmajā plus 2 reiz 1 mīnus 1, tas ir 3 plus 2 mīnus 1, tas ir tieši 4. Tātad mēs zinām, ka 3 pakāpē n plus 2n mīnus 1 dalās ar 4, ja n vietā es ielieku 1. Kā būs ar 2? Es iegūstu 9 plus 4 mīnus 1, tas ir 12. Es to varu uzstīt kā 4 reiz 3. Tā kā 4 viens no reizinātēm, tad noteikti dalās ar 4. Varbūt vēl vienu. 3 trešajā plus 2 reiz 3 mīnus 1. Tātad 27 plus 6 mīnus 1, tas ir 32. 4 reiz 8 un atkal dalās ar 4. Visi trīs gadījumi mums pagaidām ir derīgi. Tāpēc es varu teikt, ka induktīvais pieņēmums arī ir izsakāms. Induktīvais pieņēmums mums eksistē kā skaitlis K, naturāls skaitlis, tā ka 3 kārtajā plus 2k mīnus 1 ir izsakāms kā 4 reiz kaut kāds skaitlis I, kaut kāds vesels skaitlis I. Un līdzīgi kā visos iepriekšējos piemēros, izteikšu 3 kārtajā. Redzēs, kā mums ar to veiksies. Tagad laiks induktīvajai pārējai. Tas ir tad, kad n vietā es ielieku k plus 1. Tagad man ir 3 pakāpē k plus 1, plus 2 reiz k plus 1. Atceramies, mums ir 2 vietas, kur ielikt n, mīnus 1. Un atkal es sadalu šo 2 reizinātos, tas ir 3 reiz 3k, plus 2k, plus 2 mīnus 1. Un 3k es, protams, aizstāšu. Plus 2k, 2 mīnus 1, protams, ir 1. Un es varu vaļā iekavas. 12i mīnus 6k plus 1 plus 2k plus 1. Ui, nē, nevis plus 1, bet plus 3. Un es iegūstu 12i mīnus 6k plus 2k, līdzīgi saskaitāmie, mīnus 4k plus 3 plus 1, tad arī 4. 4 iznesam ārpus iekavas. Mēs to izdarījām. 4 ir viens no reizinātājiem, arī šeit tas ir izdarāms. Neatstāju atkal vietas secinājumam, riskēšu, varbūt tomēr iespraukšu. Tāds secinājums šoreiz tāds. Tā kā 3n plus 2n mīnus 1 dalās ar 4, gan pie n ir 1, gan katram nākamajam n, tad šī dalāmības pazīme ir spēkā visiem naturālajiem skaitļiem n. Lūk tā. Piemērs varbūt palika bišķi sarežģītais, bet kopumā mēs neko jaunu neizdarījām. Tāpēc varbūt, ka sākam jau pierast arī pie šiem piemēriem. Ļoti labi.